Tavs AutoTV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. Spītējot tenkām par to, ka elektroautomobiļu nākotne ir apdraudēta un autoražotāji turpina domāt tikai par iekšzemes dzinēju un dīzeļu attīstību, mēs teju katru dienu sastopamies ar jauniem e-auto modeļiem. Un ar katru nākamo paudzi tie kļūst vēl jaudīgāki, vēl taupīgāki un piedāvā nobraukuma diapazonu, kas ir vairāk nekā pietiekams ikdienas dzīvei. Šodien Tavs AutoTV tuvāk aplūkosim uzlaboto Audi Q4 e-tron. Un mūsu viešņa šoreiz būs Liene Zemīte, jeb vienkārši Lapsa. Tieši ar šo vārdu viņu pazīst un atceras daudzi kulinārijas šova Lapsa virtuvē skatītāji, kā arī pilsētrestorāna Lapsas māja apmeklētāji. Lienes lolojums jau 5 gadus atrodas Rīgas centrā, un plašajās telpās piedāvā nevien brokastis, pusdienas un vakariņas, bet arī telpas ģimeņu un kolēģu kopā būšanai un pat bērnu ballītēm. Liene savulaik izveidojusi zīmolu Kūkotava, bet nu jau 11. sezonu veido televīzijas raidījumu Izgaršo Latviju. Nu, kā jau jebkurā, es domāju, profesijā ir kaut kāds tas savs sūrums, bet ir arī, protams, ļoti daudz kas labs. Nu, ja man tu uzdot jautājumu, vai es savai meitai novēlētu kļūt par konditoru vai pavāru, tad pilnīgi noteikti nē. Jo tas darbs, es domāju patiesībā, ka tas ir vīriešu darbs, ja tā, nu, godīgi. Jo īstenībā arī vīrieši ir labākie pavāri, un droši vien, ka tā atslēga ir tajā, ka sievietes ir daudz emocionālākas. Viņas ka viņām ir ļoti slikti, viņas arī to visu ieliek tajā ēdienā, bet vīrieši kaut kā māk savaldīties, man šķiet. Nu tāds vērojums man ir. Tātad, kā jau minēja, Q4 e-tron ir kļuvis jaudīgāks un vienlaikus taupīgāks. To izdevies panākt pateicoties jaunas konstrukcijas elektromotoram, kura jauda ir 286 zirgspēki. Tas tiek izmantots gan klasiskās piedziņas versijās, gan arī papildinot konstrukciju ar papildu motoru, kurš novietots auto priekšā, arī quattro modifikācijās. Uzlabojumi ir skāruši arī šī auto 77 kWh bateriju bloku. Tam ir optimizēta šūnu ķīmija. Līdz ar to tas spēj nodrošināt ātrāku uzlādi un ideālos apstākļos Q4 e-tron bateriju no 10 līdz 80% iespējams uzlādēt aptuveni 28 minūtēs. Savukārt maksimālais nobraukuma diapazons ir līdz 540 km. Varbūt, ka tas ir vienkārši galvā, bet man likās, ka jā, viņi iet vieglāk, bišķi tā kā dinamiskāk, tāds varbūt klusāk pat, jā. Protams, kad liels ieguvums tomēr ir tā lielā bača, ka var nobraukt tomēr tos 500 km, tas arī ir diezgan nozīmīgi, sevišķi tiem, kas ir ārpus Rīgas dzīvo. Runājot par dinamiku, kā jau minējām, šo auto iespējams iegādāties ar vienu motoru, 286 zirgspēku versijā, vai top versijā Audi Q4 55 e-tron ar visu riteņu piedziņu un 340 zirgspēku jaudu. 100 km/h šāds auto spēj sasniegt 5,4 sekundēs, bet maksimālais ātrums visām Q4 e-tron modifikācijām tagad ir 180 km/h. Tas klusums, kad es varu braukt pa tām joslām, tie visi plusi man ļoti spēlē, bet tā tīri izvēlēties elektro vai citu, tur nav nekas, bet pavisam nesen, es domāju, pat šodien vai vakar mēs ar vīru runājam, ka viņš teica, ka cik forši ir, kad tomēr ir tā elektromašīna un nav tas motors, kurā tur ir kaut kādas eļļas un viss, un tur ir servisi, šeit arī servis, protams, un kaut kāds apkops, bet tas nav tā tomēr. Vēlreiz atgriežoties pie uzlādes tēmas, mums ir kāds ieteikums. Lai nodrošinātu maksimālu uzlādes ātrumu, kad esat nolēmis doties uz uzlādes staciju, ievadiet to kā galamērķi navigācijas sistēmā. Tas automātiski aktivizēs baterijas iepriekšēju kondicionēšanu, lai brīdī, kad sasniegsiet lādētāju, tās temperatūra būtu ideāla maksimāli ātrai uzlādei. Braucot ar e-tronu, es nomierinos, man ir tāds, pat ja, kaut kāds satraukums vai kaut kāds tur stresiņš ir parādījies, vienkārši iekāpt tajā mašīnā un tādā mierīgā klusumā pabrauc un ir labi. Man ļoti patīk šīs mašīnas tieši izmērs, jo viņa nav nec pa lielu, nec pa mazu. Man ir svarīgi, lai es varu nolaižot krēslus, iekrāmēt, piemēram, veselu banketu tur ar uzkodām, ar visādiem ēdieniem, ar katliem, pannām un tā tālāk, tad šī ir vienkārši ļoti ietilpīga, kaut arī viņa izskatās maza, bet patiesībā tur var ielikt ļoti daudz.
Līdz ar tehniskajiem uzlabojumiem Q4 e-tron ir ticis arī pie bagātīga standarta aprīkojuma. Tajā iekļauta informācijas un izklaides sistēma MMI+, augstas izšķirtspējas 11,6 colas krāsu displejs ar MMI touch funkciju, pilnībā digitāls instrumentu panelis, arī elektriski atverams un aizverams bagāžas nodalījuma pārsaks un citi labumi. Un kas ir pats galvenais, šobrīd Q4 45 e-tron bāzes cena, neskaitot valsts atbalstu, ir 48,000 eiro. Es, piemēram, pamostos ar labu garstāvokli un iekāpu mašīnā, kas man nepatīk, tad tā diena ir tāda pati. Ja? Tas tā, diemžēl, notiek, bet ja man viss patīk, tad es tieši tādu arī aizēju uz darbu un aizēju cilvēkos un staroju to prieku uz āru. Es šo mašīnu, konkrēti Audi Q4, nereiz nebiju redzējis, es biju redzējis tikai bildīti. Es vienkārši ieraudzīju to modeli bildē, es aptuveni sapratu, ka es biju izbraukusi ar Q5 un Q3. Es tā sapratu, ka tas ir kaut kas pa vidam, un tieši tas man arī derēja. Un es vienkārši viņu nopirku, neredzot, neizbraucot, nesajūtot vispār, tikai pa gabalu. Un tad, kad tā mašīna bija pie mājās, tad es pilnīgi noteikti sapratu, ka es neesmu kļūdījusies, ka viss ir kārtībā un tā ir mana īstā mašīna. Un arī vīrs novērtēja to, ka labs pirkums. Šis ir tas brīdis, lai citējot dziedātājs Adeles dziesmu Skyfall teiktu "This is the end". Bet neskumstiet. Kaut kā beigas vienmēr ir kā cita sākums, un arī mēs šodien atvadījušies jau drīz tiksimies ar jums atkal. Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.